88. gadā paredzēts uzsākt Rīgas metro pirmās kārtas celtniecību. Pirmā līnija plānota no Zasu lauka līdz VF kultūras pilī. Ceļš no viena galapunkta līdz otram prasītu 12 minūtes, bet dienā pēc projektētāja ieceres metro izmantotu vismaz 230 000 pasažieru. Ātri, lēti un cik nu tādā burzmā iespējams ērti. Tomēr metro projektam nav lēmts īstenoties sabiedrības masveidīgo protestu dēļ. Rīdznieki baidās no viestrādnieku, jeb, kā tolaik pieņemts teikt, migrantu pieplūduma. Beigās arī varas iestādes nolēma piekāpties un metro celtniecību atliek uz nenoteiktu laiku. Kura dzēšanā iesaistīti ne tikai visi Rīgas ugunsdzēsēji, bet arī padomju armijas karavīri un pat 2 speciālie ugunsdzēsības vilcieni. Aizdegšanās sākas uz viena korpusa jumta, kuru iepriekšējā dienā strādnieki bija darbojuši. Vējainā laika dēļ uguns ātri pārmets arī uz citiem korpusiem. Par spīti visām ugunsdzēsēju pūlēm nodeg 5 cehi. Ugunsgrēks rūpnīca ir smags trieciens, no kura tā vairs nespēja atkopties. Un tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ VF vēlāk nespējas adaptēties kapitālisma apstākļos. Rīgas galvenais Ļeņineklis gan negrib padoties. Vadoņa figūra postamentam piestiprināta tik pamatīgi, ka strādniekiem nāks mocīties visu nakti, kamēr to dabū nost. Slēgti tiek nevien kompartijas biroji, bet arī iestāde, no kuras visi baidījās – Valsts drošības komiteja, jeb bēdīgi slavenā Stūra māja. Privatizēto uzņēmumu vidū ir arī daži nesenie padomju armijas īpašumi – kuģu remontu rūpnīcas, naftas bāzes, noliktavas. Krievijas karaspēks Latviju atstāja un visa šī mantība tam vairs nav vajadzīga. Ko vien var iekraut vilcienā, to militāristi, protams, paņem līdzi, klozetpods ieskaitot. Latvijai parasti paliek vien izdemolētas karabāzes, kurām pielietojumu vairumā gadījumu mēs tā arī neatrodam. Tieši šajā vietā kādreiz slēdzās 117 metrus augstā Skrundas lokatora jaunā korpusa celtne. To pašu, ko uzspridzināja 1995. gadā. Lielais blīšķis izmaksāja $8 miljonus. Tik daudz prasīja amerikāņu spridzinātāji. No stratēģiskā viedokļa liels jēgas tam nebija, jo jaunais korpus vēl nebija pabeigts un nebija darbojies vēl nevienu dienu. Īstais lokators atradās pa šo ceļu 6 kilometrus tālāk. Radiolokācijas stacija Dņepra, jeb vecais Skrundas lokators, zema 250 metrus gara celtne, kurā atradās antenas. Skrundā darbojās 2 šādas stacijas celtas 60. gados. To uzdevums brīdī, kad NATO valstis izšauj ballistiskās raķetes, izskaitļot to trajektoriju un noteikt vietu, kur tās nokritīs. Kamēr raķetes vēl gaisā, padomju militāristi varēja pieņemt lēmumu to notriekšanai vai atbildes triecienam. Ja lokatorus aizvāktu, tad daļa padomju robežu būtu nepiesegtas no imperialistu tīkojumiem. Tieši tāpēc Krievija vēlējās pagarināt lokatoru darbību līdz 1998. gadam, kamēr citur uzceltu aizstājēju. Pienākot noteiktajam laikam, lokators pārtrauca darbību un tika nojaukts. Šoreiz iztika bez teatrāliem efektiem un skaļa šova. Uzspridzinātās Skrundas lokatoru liktenis varēja piemeklēt arī Ventspils kosmiskās izlūkošanas staciju ar jauku nosaukumu Zvaigznīte. Tehniski šis nosaukums nebija tik izteiksmīgs – RT-32. Krievijas puse sākumā mēģināja objektu izdiņģēt Krievu pāraudzībā, lai turpinātu lūrēt uz svešiem satelītiem. Tas radīja vienam otram Latvijas valdības pārstāvim automātisku vēlmi objektu nolīdzināt līdz ar Zemi. Par laimi uzvarēja veselais saprāts un Latvijas zinātnieki, kas iestājās par teleskopa atjaunošanu, jo aizijošā Krieva armija to bija sabojājusi. Bija taču skaidrs, ka radioteleskopu var izmantot ne tikai spiegošanai, bet arī kosmosa un zvaigžņu pētīšanai. Analogas ierīces nav ne tikai Baltijā, bet arī visā tuvākajā apkārtnē. Ierīce ir lielākā Ziemeļa Eiropā. Varbūt tāpēc ar to sadarbojas visu valstu zinātnieki, kas spēj novērtēt bijušās spiegošanas stacijas iespējas. Tukuma lidlauks. Padomju laikā te atradās ne tikai kara lidmašīnas, bet arī kodolādiņi. Piemēram, raķetes gaisa Zeme X-28 pretinieku radaru iznīcināšanai. Vienlaikus te varēja glabāt 24 kodolgalviņas. Ja bāzei uzbruktu diversanti, kodolādiņu noliktavu nekavējoties uzspridzinātu. Šim nolūkam līdzās noliktavai, kas bija apjost ar 4 žogiem, bija novietotas 5 tonnas sprākstvielu. Visus šos labumus no
Latvijas aizvāca vēl pirms Padomju Savienības sabrukuma 80. gadu beigās. Arī pēc Padomju armijas aiziešanas Tukuma lidlauks pievērs rietumnieku uzmanību. Piemēram, 90. gados Zviedrijas presa pilnā nopietnībā apgalvoja, ka te atrodas centrālās izlūkošanas pārvaldes bāze, no kuras tiek noklausītas Skandināvijas sakaru sistēmas. Laikam jau neviens zviedru žurnālists te atbraucis nebija, jo tad mīts par CIA būtu sagrauts. No kādreizējās varenības Tukuma lidlaukā bija palicis viens skrejceļš un tukši angāri. Latvija piemeklē krāsaino metālu zādzību bumbas, zog jebkādus priekšmetus, kas satur krāsmetālus, kapu piemnekļus, alumīnija kastroļus, pat dzelzceļa līniju vadus, tā nopietni apdraudot satiksmes drošību. Kādu nakti veikli zēni nosper pat plāksni ar uzrakstu Latvijas Republikas Saeima. Visus zaktos labumus garnaģi nes uzpircējiem, kas metālu tālāk pārdod uz Rietumu Eiropu. Bija brīdis, kad Latvija skaitījās viena no lielākajām krāsaino metāla eksportētājām visā Eiropā. Bolderāja kļūst par starptautisku bruņojuma tirgus placi. Latvijas valdībai ar to nav ne mazākās saistības. Tā ir aizajošā Krievijas armija, kas iztirgo nevajadzīgas zemūdenes. Pircēji diezgan šaubīgi – Lībija un Irāna, kam rietumvalstis jau sen atteikušās piegādāt ieročus. Krieviem nekādu muļķīgu aizspriedumu nav, kā tik maksā valūtā. Cena no $150,000 uz augšu.